5 minūtes pirms stādīšanas. Mēs stādīsim marta 1. nedēļā, bet lai tas ietu raiti un skaisti un arī efektīvi, tad sagatavošanās darbi. Apakšā ir salikti growing bagi, viens pie otra cieši. Virsū ir balta plēve, rādīte balta plēve, un tai baltai plēvei ir pa virsmu melna plēve. Tad man viss, par cik šī ir neapkurināma siltumnīca, vienkārša plēves būda, man viss ir melnā. Tātad viss ir melnā, lai marta sākumā viss šīs siltumnīca būtu silta, uzsilusi, un es mierīgi varu stādīt iekšā zemenes. Temperatūra marta sākumā kūdrā būs plus mīnus 8–10 grādi, un šī melnā krāsa man nodrošinās siltumu. Un maija vidū šeit viss jau būs balts, jo tas jau būs par karstu. Tātad melnā krāsa. Otrs, man ir trafarets. Es growing bagā vai šajā audzēšanas maisā, vienā maisā šajā būdā būs remandantās zemenes, stādu vienā maisā 1, 2, 3, 4, 5, 6 stādus. 6 stādus 82 centimetros. Man ir šablons. Šajos caurumos būs adatas priekšlaistīšanas. Uzlieku šādu šablonu. Es zinu, kur. Es zinu, kāpēc. Tapešu nāzis. Un čiki briki ir gatavas formas. Šajā te gatavajā sagatavotajā vietā marta 1. nedēļā remandantās zemenes pēc 2 mēnešiem braucu uz tirgu.